Pēc kopēšana pirmkārt, tad, kad tu baidies kādu nokopēt, tādā veidā caur šo instrumentu, caur šo te elementu kopēšana un domas par to, apsēstība ar to var būt, ja, katram savs, tā vienkārši izpaužas tava nepārliecinātība par sevi. Tieši tāpat, kad cits cilvēks saka, mani kopē, tā izpaužas tavs zemais pašvērtējums par sevi, ja. Un viss tās ir divas identiskas lietas. Un tagad daudz iekliedzās. Nē, bet mani toči nekopē. Parunāsim par to. Jo, paņemsim tāds konkrēts piemērs. Jā. Jo, piemēram, ir, es nezinu, plānotāji, kur ir šitāds plānotājs, un tu aizej un veikalā, taču šis ir Cloudberry, ja, un tu aizej un veikalā ir, apmēram identisks. Produktiem, man liekas, arī bišķi citādāk īstenībā, ja mēs runājam nekā. Jā, produktiem, Ko tad? Ko? Iet pakārties, laikam. Šausmas. Es zinu cilvēks, kam ir produkti, un jā, bet viņi paņēma taču manē, tā kā man nokapēja. Forši, ka iedvesmojās. Uz tām lietām var ļoti dažādi skatīties. Par produktiem ir savādāk. Man nav fiziska produkta, bet es arī vēroju un skatos, un es redzu, kā mūsu tirgus kopē. Kas pat kopē? Iedvesmojās no ārzemju tirgiem, un paldies Dievam, tāpēc, kad viņi ievieš šeit inovācijas priekš mums, jā, drēbes, aksesuāri, kaut kādas lietas, tas pats coachings, jā, viņš ir advancētāks un foršāks, tāpēc, ka ir cilvēki, kuri mācās ārzemēs ļoti intensīvi un ļoti daudz, un nes to uz šejieni pie mums, mūsu cilvēkiem, mūsu tautai, un dot kaut ko jaunu un savādāk. Šis ir tiešām forši paņemt priekš tiem, kas, varbūt baidās arī, jā, bet ko, jo es zinu, klejo arī tie tekstiņi, šits jau vienkārši nokopāts no ārzemju coacha ir. Bet superīgi, ka kāds ir iztulkojis latviešu valodā. Vai ne? Pasaki, paldies. Jā, jo es pati zinu, cik man ilgi aizgāja, lai es pārslēdzos latviešu smadzeņu savējo. Jā. Viņā ir miljoniem bloku. Man angļu smadzeņi ir principā, viņa 18 gados iekāpa foršā dzīvesveidā tur, kur es pati darīju to, ko es dzīvē gribu. Man bloku nebija. Es eju, es daru. Ja es aizbraucu uz Londonu, man bija visi durvis vaļā. Es varēju vilkt, ko es gribu, iet, kā es gribu, darīt, ko es gribu. Ja? Bet es atbraucu apakaļ, un tā latviešu smadzeņi ieslēdzās. Viņa ieslēdzās kaut kāds, es nezinu, kurš lowest level, ja, tāds ritīgi. Un es sapratu, ka man ir jārisina tie bloki arī savā valodā. Un tas bija forši, kad es arī gāju un ok, vai es pārtulkošu šito uz latviešu valodu, un es skatos, bāc, jūs sev tulko, visu dari, ja, tur, kāpēc tu kādam pārstāst. Ritīgi transformācija notiek, tāpēc man liekas ļoti vērtīgi, ka kāds paņem un pārtulko latviski. Kopēšana. Es teikšu, ka kopēšana ir tad, kad tev ir nolūks nokopēt. Kad tev ir nolūks, tu paņemt ideju, tāpēc, ka tu nevari izdomāt kaut ko savu. Un vai pat sākumā tas būtu slikti? Saku, nolūks. Tavs nolūks ir labs vai ļauns, tu kādam ar to nodari pāri. Jā. Jo tu pats zini, ka tu kopē. Jā. Un tad tu jūties par to vainīgs, tu zini, ka tu pats sev dari pāri. Bet ir tāda forša grāmata, Still Like an Artist. Es savā laikā viņu drusciņ izlasīju. Un, zini, es sapratu, ka es pilnīgi vienkārši bloķēju savu potenciālu. Es nevaru izdomāt jaunu riteni. Es pasaulē nevaru radīt coaching industrijā kaut ko baigi unikālo, lai gan beigās kaut kas unikāls arī ir sanācis. Un tie ir mani produkti un mans radošums, kur ir mana personība. Jā, jo personība nav iespējams nokopēt. Un, jā, tāpēc es teiktu, ka kopēšana ir tad, kad tev ir reāli nolūks nokopēt, un viņš varbūt nav tas ekoloģiskākais. Pārējais viss ir iedvesmošanās, ideja ģenerēšana, kaut kāda, sevis meklēšana varbūt. Un, jā, mēs sākām runāt laikam par to, ka mani kopē. Ka tagad viss iebļausies, jā, mani tur kopē, bet mani kopē. Un šeit arī ir divas lietas, kā uz to skatīties. Manā izpratnē. Ja, kāds varbūt pateiks, ir vēl kaut kas, ok, bet ja tu tā vari teikt un tagad visiem kladzināt, ka tevi kopē un tu esi tāds un tu esi šāds, bet ko tas pasaka par tevi? Par to, ka tev ir liels ego, zems pašvērtējums. Ja, ka tu daudz brīva laika redzēt, ka tev kopē. Jā, daudz brīva laika, tu esi pārņemts ar to, tu meklē apstiprinājumu, ja, ka tu esi svarīgs, jo pats tā īsti nejūties. Un otra attieksme par to var būt tāda, forši cilvēks caur mani transformē kaut ko sevī.
Un es biju gan pirmajā lomā, jā, tur nav ko slēpt. Protams, kad sākumā, kad man īpaši sūtīja un teica un tā, un es tā kā, jā, vot, kā tā. Ka tevi kopēja? Jā, kā tā, zin kā, pat produktu nav nopirkusi un runā jau bez mazai maniem vārdiem, kā man tajā brīdī likās, ja, jo ir kaut kādi vārdu salikumi, kurus es lietoju, un ir mana personība, kuru es nevaru nebūt, ja? Un tad ik pa laikam kāds tur man sūtīja, un es tā arī reaģēju. Man likās, kā tā var. Bet tad, kad es atcerējos vienu situāciju par vienu meiteni, par kuru tieši man atsūtīja, ka viņa mani kopē, un šausmas, un viņa ir tik tīzla, kā tā var. Es viņu atcerējos. Pāris gadus atpakaļ es viņu reāli biju dzīvē satikusi. Viņa bija pelēka pele, viņa nebija nekas. Viņa strādāja kaut kādā algotā darbā. Es vienkārši pēc tam viņu iepazinu drusciņu tuvāk. Un es zinu to situāciju, kurā brīdī visdrīzāk zemapziņas līmenī viņa pieņēma lēmumu būt cita. Tad, kad viņa redzēja, kā viņas vīrietis apbrīno mani, kā es piedalos skaistuma konkursā. Okay. Jā. Un jā, viņa sāka mainīt savu dzīvi, viņa sāka mācīties coachingu, viņa sāka piedalīties skaistuma konkursos, viņa sāka atklāties pasaulē. Vai tas ir slikti? Vai man tagad to meiteni nosodīt un teikt, ka viņa kopē? Man ir prieks, ka viņas dzīve mainījās un ka viņa tagad izskatās daudz labāk, daudz skaistāk nekā cik tur tos gadus atpakaļ, kad viņa tiešām sorry bija nekāda. Ja? Un tieši tāpat kaut kad no kāda cilvēka iedvesmojos es, un tieši tāpat kaut kad es sajūtos ļoti mazvērtīga kādam blakus. Un tas man deva stimulu. Ja? Tāpēc es uz kopēšanu skatos tieši tā, ka cilvēks transformējās. Un es uzskatu, ka tā ir viena no tām atslēdziņām, kura man dod panākumus, kura dod cilvēkiem ļoti brīvu tādu attieksmi blakus man, autentisku izpausmi un ļoti lielu uzticību blakus man nākt pie manis un tik tiešām piedzīvot sevi dažādu, sevi kā personību dažādu caur maniem produktiem. Un es esmu pateicīga, ka es to sapratu pietiekoši ātri un ka neslēdzas tas ego mani kopē. Lai gan, protams, dažreiz ir tas dialogs iekšējais, bet es izvēlos, kā reaģēt. Tāpēc, kad es jau savās sajūtās gribu būt maksimāli tīra. Jā, es vienmēr teicu, ka var jau kopēt, bet, piemēram, man balss nenokopēs to, vispār to attieksmi vai to, kāds tu esi, ko mēs, personībā, tas tavs autentiskums, to tu nevar nokopēt. Tu vari iet savā Instagram laivā, tāpat kā es teiktu, čau, mēģināt novadīt meditāciju, bet, ja tev nav iekšā viņa, tad tev nav. Tāpatām, tad, kad man nav iekšā, es arī nedaru. Vai ne? Jā, tad, tā kā es nespiedu. Kā tu teici, ja vienīgais izspiedīs sūdi, Kad es to teicu? Kaut kur vai kas tev, man liekas, vai tu retrītā kaut kur mēs, jā. ja jāspiež, tad jā. Nav. Tā kā, ja nav, tad nav. Citreiz jau var sev mazliet piespiest un tad iekāpt tā kā tajā sliedē, kur tu vari izdarīt. Bet, tāds... nevar to īsti nokopēt. Sirsnīgs paldies, ka noklausies šo podcastu. Es un Monta esam sagatavojušas tev kolosālas balvas. Viss, kas tev ir jādara, ir jāsako man un Montai, jādalās savos storijos ar saviem insaitiem no šī podkāsta, jādalās ar šo podkāstu linku, lai saņemtu sekojošas balvas no manis. Seksualitātes spēks, dzīves autors, money mindset un next level money. Galvenais nosacījums priekš money mindset un next level money ir tāds, ka tev ir jāiefilmē sava runājošā galva un jāpadalās mutiski ar to, ko tu saņēmi no šī podkāsta. Tā kā izaicini sevi, iesoļo savā next level versijā jau tagad un atzīmē mani un Montu savos storijos. Ja tev patīk šis video, es tev uzaicinu uz manifestācijas izaicinājumu, kas sāksies jau 1. janvārī. Kopā būsim 21 diena, 21 jaudīgs uzdevums un fantastiska cilvēku grupa. Tiekamies!